vai neatpelnīsies. Protams, ir labi speciāli, ir slikti speciālisti kā visās nozarēs, bet meklējiet pēc labiem, un tad šis ieguldījums viņa darbā noteikti atmaksāsies. Mūsu tuvā nākotnē, salīdzinoši tuvā, 2019. gads Eiropas direktīvas mums paredz tādu terminu kā pasīvā māja. Ja šobrīd mēs skatāmies, kas ir noticis ar siltumpretestības koeficientu, kas normatīvos ir noteikts, ir tādi celtnieki, viņi vienkārši žargonā uzreiz sauc par U vērtību. Tiem, kas ar būvniecību nav saistīts, tas tāds koeficientiņš, kas nosaka, cik siltām ir jābūt sienām. Un tad to konstrukciju attiecīgi modelē, lai izpildītu šī normatīvu prasību. Tad ir interesanti paskatīties, ja Eiropas normās vēl, vai es cerēju, ka tas būs lāzerītis. Tad tur tā zilā tabuliņa augšā jūs redzēt cipariņu 035, 045. Tas bija normatīvs 7. gadā, jau 9. gadā viņš jau kļuva stingrāks 0,2, 0,3. Latvijā šobrīd ir spēkā 0,25, 0,5. Un šai pasīvai mājai ar 19. gadu, tad visām ēkām, kas būvēs no jauna, šī prasība būs jau šis te 0,15. Neiedziļinieties tā cipara būtībā, vienkārši paskatieties, ka viņš praktiski no 7. gada dubultojās. Līdz ar to tā siltumizolācijas kārta, ko mēs, teiksim, likām vēl dažus gadus atpakaļ, ja viņa bija nosacīta 5 cm, tad vēl pēc tiem 5 gadiem viņai jābūt 10 cm, lai mēs izpildītu to prasību. Un ja mēs paskatāmies uz ēkām, kas ir būvēts 60., 70., 80. gados, tad tur tās siltumizolācijas praktiski virsū nav nemaz. Ja? Tātad mūsu daudzdzīvokļu mājas, paneļu ēkas, mēs šīs prasības neizpildām nekādi. Tā kopējā tendence visā pasaulē ir uz šo te normu stingrāk un stingrāk ieviešanu. Termogrāfu bilde, tā izskatās ēka kreisajā pusē, kura ir nosiltināta, laibajā pusē, kura nav nosiltināta. Tātad mēs ar infrasarkano kameru mēs redzam šo te siltumu starojumu, kurā vietā mums siltums caur sienām nāk ārā. Ne visiem, protams, mums ir iespēja lūgt kādu energoauditoru un nākt bildēt mūsu māju ar termogrāfu kameru, un tas arī nebūtu jādara, jo principā šī bilde nav nepieciešama, lai noteiktu ēkas stāvokli. Tas ir tikai tāds vizuāls un interesants palīgi rīks, ko jūs paši mājās varat izdarīt elementāru testu, kas dzīvo savās daudzdzīvokļu mājās un kas netic, ka tā māja varētu būt pa augstu, jo istabā taču ir karsts. Jūs ziemas laikā pielieciet roku pie ārējās sienas un pielieciet roku kaut kur pie iekšējās starpsienas. Un jūs redzēsiet, ka tā starpība ir diezgan būtiska. Un šie daži tur 2, 3, 4 grādi varbūt uz tās virsmas ir tie, kas paņem to siltumu no telpas un vienkārši tā smuki caur sienas konstrukciju iznes ārā. Un tā ir tā jūsu nauda, kur jūs vienkārši tā lepni ar šiku, ja dzīris, tad dzīris, ja dzerta šampānieti, jo ne? To jūs tā ar plašu vērienu nodedziniet un ar lepnu acīs to dariet tikai tāpēc, ka jums šobrīd nav naudas. Šeit ir arī nedaudz piemērs no tās pašas Vācijas, bet tie skaitļi varētu būt stipri līdzīgi arī Latvijā. Protams, viņi ir atkarīgi no tā, cik maksā energonesējs, bet tas tumši brūnais stabiņi ir apkuras izdevumi ēkai, kura nav siltināta 10, 15, 20 gados. Un tas gaiši brūnais stabiņš parāda to, kādi šie līdzekļi varētu būt apkuras izdevumiem, ja ēka ir optimāli savesta kārtībā un nosiltināta un izmantot ventilācija arī rekuperācijas sistēmas. Tad tā starpība ir ļoti būtiska. Un te ir jautājums, kā pareizi investēt būvniecībā, investēt šajos remontdarbos, lai mūsu investētās summas būtu mazākas par šīm ko mēs iegūstam noteiktā laika periodā. Un šobrīd veiksmīgie piemēri, kas ir izdarīti Latvijā daudzdzīvokļu mājās, parāda, ka tas tā tiešām ir. Ka mēs varam iekļauties tais pašos maksājumos, kādi mums bija pirms tam, tikai jau maksājot atpakaļ bankām aizņemtās naudiņas, maksājot kredītus. Protams, ja tas viss ir izdarīts pareizi un profesionāli.
Energopasītes. Tāda ļoti interesanta lieta, kas mums sagaida pavisam tuvā nākotnē. Šobrīd jau ir spēkā likums sabiedriskajām ēkām, līdzīgi tā kā jūs šobrīd pērkat veļas mašīnas vai mikroviļņu krāsnes, un tur ir smuks bultiņas, ABC burtiņi no zaļa līdz sarkanam par to, cik energotaupīgs šis te mājsaimniecības rīks ir, tad šādas pases būs spēkā arī ar ēkām. Ja šeit ir pašvaldību darbinieki vai cilvēki saistīti ar pašvaldībām, tad es aicinu tām ēkām, kurām šīs pasītes jau ir uztaisītas. Piespiežiet to savu pašvaldības galvu, varbūt nokopējam tās pasītes, uzliekam viņas pie ieejas durvīm un sākam pieradināt viens otru, ka šādas pases ēkām ir, viņas drīzumā būs spēkā visām ēkām, lai mēs varētu redzēt, kāda tā ēka, kurā mēs dzīvojam, kāda viņa īstenībā ir. Jo atgriežoties varbūt pie iepriekšējās prezentācijas par cilvēku lieko svaru, ja mēs katrs varam uzkāpt uz svariem katru rītu un paskatīties, kā mums tur iet un veicās vai neveicās, ja, tad arī tā ēka, ja tā pasīte šāda būs uz mūsu fasādes un mēs redzēsim, ka tā bultiņa ir stipri tai sarkanajā zonā, varbūt pirmo mēnesi neko, varbūt pirmo pusgadu, un tad varbūt tas spiediens kaut kāds morālais mūsos veidosies, ka varbūt kaut ko vajadzētu darīt. Tālāk ļoti ātri tikai pārskriešu pāri tam, ko dara nozare, un šeit tikai mēs apskatām vienu punktiņu. Tātad, ja mēs iepriekš es rādīju tur to cauro mājiņu, kurai tas siltums skrien pa visām šķirvām ārā, tad tagad sākās tikai viena sadaļa, kas attiecās uz fasādes siltināšanu. Un šobrīd, lai pareizi uzprojektētu šo fasādes siltināšanu, ir jāņem vērā vesela virkne tehniskie normatīvi. Kāpēc tas ir jādara? Vienkārši, lai mēs varētu garantēt, ka tas rezultāts tiešām būs tāds, kādu mēs gribam. Jo par fasādes siltināšanu runājot, ir viena tāda interesanta lieta. Ja jūs, piemēram, esat nolēmuši veikt remontu, gribat pārkrāsot savu māju, vienkārši pārkrāsot. Atnāk meistari, viņi nokrāso, viņi aiziet prom, un jūs otrā dienā redziet, tur ir kaut kādi nesmuki pleķi vai kaut kas sāk lobīties nost, jūs viņus varat atsaukt atpakaļ, sūdzēt tiesā, nesūdzēt, draudēt ar muskuļainiem vīriem, bet šā vai tā jūs redzat, ka tas ir defekts un jūs kaut kā tiekat galā, tas tiek salabots vai ja netiek salabots, jūs nesamaksājat naudu un katrā gadījumā jūs redzat, ka kaut kas nav kārtībā. Te runājot par siltinātu fasādi, var gadīties tāda situācija, ka jums ir uztaisīta ļoti skaista māja, jūs esat piedalījušies valsts siltināšanas programmā un ieguvuši nepieciešamo ekonomiju 20%, pieņemsim pat visus 25%, jūs esat ļoti priecīgs, jo jums valsts atgriez 50% atpakaļ, siltāk ir palicis, visi skaisti jūs dzīvojat. Bet jūs tā arī neuzzinat, ka ja šie vīri būtu darbu veikuši pareizi, jūs būtu varējuši ekonomēt arī 60 un 70%, kas ir labākie rādītāji. Tātad divreiz sliktāk var sanākt tikai tāpēc, ka kaut kas ir izdarīts nepareizi, bet jūs to nekad neredzēsiet. Jo visādi citādi tas ēkai smuka, nekāda defekta nav, bet, piemēram, liekot klāt siltumizolācijas materiālu, zem viņa būs palikusi apakšā gaisa šķirkārta, kas veidojās tā kā skurstenītis, un viss tas siltums ir kaut kur izkūpējis gaisā. Tāda riski pastāv, bet, lai no tiem izvairītos, tad ir šobrīd mehānismi, kas mums ir jāievēro, lai tas tā nenotiktu. Ja tas ir iespējams, visas ēkas vienmēr cenšamies siltināt no ārpuses. Kāpēc, ja kādam interesē, lūdzu nāciet, es pēc lekcijas varu pastāstīt, tagad es neaizkavēšu pārējos. Materiālu kopums noteikti ir jāuztver kā vienota sistēma. Šeit mēs tagad pārliksim. Nē, mēs nepārliksim. Mēs gribam pārlikt. Pārliksim pāri vairākiem slaidiem, kas ļoti sīki un detāli šeit parasti es stāstu par to, kāpēc materiāli ir jāuztver kā vienota sistēma. Bet ņemot vērā ka man šķiet, ka starp jums nav daudz arhitektu un būvinženieru, tad varbūt es neiedziļināšos būvfizikas peripētījās, ja? Bet tikai tā cenšoties vizuāli parādīt jums, ka tas tiešām ir nopietni un visnotaļ interesanti tiem, kas ar to nodarbojas.